Esmu Minhenes galvenajā dzelzceļa stacijā. Tagad būs jāsaprot, no kuras platformas atties mans vilciens. Man būs vilciens 194, Cīrihi, pēc tam uz Lucernu. Tūlīt paskatīsimies. Te arī var kaut ko ēdumu nopirkt. Meklēsim vilcienu. Es esmu nedaudz par agru, lai dotos savā braucienā, jo man vilciens attiet 10:54, bet šeit ir pagaidām uzlikti saraksti ar laiku līdz 9:35. Tātad jāpatusē šeit. Es jau biju domājis, ka te būs ļoti grūti orientēties, bet te visumā ir diezgan ok. Tad norādīs laiks, kurā attiet, kāds ir vilciena numurs, kāds ir ceļš no Minhenes un līdz noteiktai pilsētai. Un līnija, no kuras attiet vilcieni, ar kuriem dodas ceļotāji no Minhenes uz citām pilsētām, citām valstīm, izskatās šādi. Mana pirmā pieredze bija tikko sniegt konsultāciju vācu valodā, jo viens cilvēks pienāca prasīja, vai es runāju vācu valodā. Es teicu, ein bisschen. Un viņš prasīja, kur atrodas Gleich 7. Tas ir 7. platforma. Ņemot vērā to, ka šeit ir platformas sākot no 13 līdz 25, jā. Es viņam teicu, varētu būt drūben uz to pusi, jā. Un šis cilvēks, skatos, piegāja pie šīs dzelzceļa stacijas darbiniekiem, paprasīja, kur atrodas Gleich 7. Un tiešām viņiem arī norādīja tieši uz tā pašu pusi. Tā, kad domāju loģiski un pareizi cilvēkam pateicu, vismaz orientējoši. Paši, pirmā pieredze, arī vācu valodā parunāt. Šeit ir ļoti interesanti izkārtota dzelzceļa stacija. Nav tā, ka visi vilcieni pienāk vienā līnijā. Tātad iepriekš es biju tur un redzēju platformas iepriekš nosāktajos ciparos. Un tagad tā, kā es tam cilvēkam teicu, ka jāiet, viņiem ir pa kreisi, lai atrastu 7. platformu. Tad savukārt platformas ar lielākiem numuriem no 26. līdz 30 kaut kurā līdz 36. ir tātad, piemēram, šeit. Tātad man būs šis te no 27. platformas. Vilciens vēl nav pienācis. Guten Tag, wir begrüßen Sie an Bord des Eurocities nach Zürich. Aktuelle Verspätung 10 Minuten. Nächster Halt in Kürze Bregenz. Sie haben dort Anschluss nach Schrunz über Dornbirn um 13:11 Uhr, Gleis 5. Vielen Dank für Ihre Fahrt mit dem Eurocity. Auf Wiedersehen, der Ausstieg gleich rechts. Ladies and gentlemen, welcome on board the Eurocity to Zurich. We are 10 minutes delayed. Next stop, Bregenz. Herzlich willkommen in der Schweiz. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Next stop, St. Margrethen. Welcome to Switzerland. Enjoy your stay.
Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir St. Gallen. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten dort. Regionalzug nach Herisau, die Abfahrtszeit 13:44 Uhr, Gleis 5. Und die S1 nach Wil über Großaufla-Wil-Utzwil um 13:47 Uhr. Man bija tāds maziņš piedzīvojums. Bija paņemta vilciena biļete no Minhenes līdz Lucernai, Šveicē, ar pārsēšanos Cīrihē. Tikai maziņa lietiņa tāda bija, kad Cīrihes reizes kavējās. Līdz ar to man bija jāņem cits vilciens. Un šķiet, ka šoreiz būs īstais. Es paprasīju darbiniekiem, viņi teica, jā, ok, ja kavējās reizes, tad es varu šo izmantot. Tā. Nu, pēc 10 minūtēm izbraucu. Es jau biju domājis, ka būs jāņem taksis. Vilciens, ar kuru es braucu līdz Cīrihei, saprata, kad notiks kavēšanās. Viņi saulaicīgi paziņoja pirms izkāpšanas no vilciena. Ja tu ceļo uz tādu pilsētu, tev ir jāpārsēžas uz tādu un tādu līniju. Un šajā gadījumā man teica, ja uz Lucernu, tad 7. platformā. Es pirmā reize braukšu ar 2-stāvīgo vilcienu. Es sēžu 2. stāvā. Guten Nachmittag, sehr geehrte Fahrgäste. In Kürze erreichen wir Luzern auf Gleis 3. Uzbraucu viesnīcas 2. stāvā. Swiss Quality Hotel. Tā, man ir 221. numurīši, no ejam meklēt. Var arī kājām. Un pie tām vēl ir uzlabots numurīši. Tātad no vienvietīgās uz 2-vietīgo. Wow, nu skatīsimies, kas te būs. Arī pīkstinām. Tāda istabiņa. Halo, šī esmu es. Ņemot vērā to, ka man bija vienvietīgā, šī ir 2-vietīgā. Tēņas, kafijas, pieniņi, seifs. Wow, un te jau re, kur mani sveicina kafijas automāts. Sveiks, sveiks. Mēs ar tevi sastrādāsimies arī nedaudz. Vēl, ko meiteni pateica pie recepcijas. Tā ir Lucerna, jā? Šīs noderēs, lai es varu ar jebkuru sabiedriskā transportu par brīvu braukāties pa Lucernu. Ar šo es restorānos varu atlaidi saņemt, noskanējot šo kodu. Superīgi. To mana otrā kafija Šveicē papildinās 1. kafijai. 5 stundas ceļā ar vilcienu. Bišķiņa nogurmiņš. Tikko gāju pa Pilatus strāsi. Pilatus ir kalni, tāpēc blakus Lucernai. Man patīk Lucerna. Cilvēka daudz, bet vienlaicīgi tik mierīga. Un kalnu blakus esamība mani iedvesmo. Tas ir gājēju celiņš pāri upei.
pulkstenis. Aptuveni 17 vakarā. Pāri 17, kaut kur 17:30. Cilvēki pastaigājās. Ielas brīnišķīgas. Man te patīk tiešām. Vakar es atbraucu uz šejienu ar vilcienu, paliku par nakti. Un tas, ko es vakar šeit neredzēju, starp citu, jā, šeit arī biju atnākusi ar kājām. Bet tas, ko es vakar neredzēju, ir šitas brīnums. Cik te ir skaisti. Tāds milzīgs, man šķiet, tas ir tas Pilatus kalns. Vakar es redzēju tikai uz to pusīti tos kalns, kur ir mājas. Bet šitas Florinas kalns ir vienkārši brīnišķīgs. Tur vēl viens slēpjas. Brīnakā. Starp citu, mana viesnīca ir pāri šim tiltām, faktiski 2. kvartālā. Un tā pa kreisi tā ēka ir dzelzceļa stacija Lucernā.
dzelzceļa stacija ieeja. Labrīt! Esmu Lucernas centrā, netālu no viesnīcas, un šeit ir bērnu rotaļlaukumiņš. Un šeit jau bērnus no mazām dienām pieradina, ka te visur var būt akmeņi, te ir kalni. Sadzīvojiet! Ir pulkstens 10:03 no rīta. Šodien diena ir apmākusies. Un nav redzami tie kalni, kuri vakar tik skaisti slējās virs horizonta. Šodien ir apmācies, un kalnu augšējās daļas slēpjas mākoņos. Arī šis ir Pilatus kalns, bet te ir tikai 3. daļa no viņa redzama. Tātad jābrauc uz šeieni tad, kad ir skaidrs laiks. Šeit arī tāpat ir aktīvie, interaktīvie stendi, kuros ir informācija par ceļojumiem, līnijas atzīmētas cipariem, tā ka vienkārši jāsako līdzi informācijai.